Čau! Ar jums kopā ir Viktorija, un es šodien atbildēšu uz 10 jautājumiem. Tātad jautājums. Suns, kaķis. Es labāk ņemšu suns, tāpēc, ka man viņš ļoti patīk. Visaiši tā, ka viņš ir maziņš, bet arī tā, ka ir liels, nav nevainas. Tāpēc suns. Pele, žurka. Ak, Dievs, kas bija jautājumu? Pele, žurka. Pele, žurka. Žurka jau nu čistenē. Fuj. Labāka pele, tāpēc, ka viņa ir labāka nekā žurka. Māja, pils. Pils, māja, pils. Es labāk ņemtu māju, tāpēc, ka māja ir, tāda normāla pils, tur tev visi tāds, tu neesi nekas, lai tev būtu pils un vienkārši tīri pīri. Dziedāt, dejot. Man patīk abi divi, gan dziedāt, gan dejot, bet ja ir jāizvēlās tikai viens, tad es ņemtu dejot. Man ļoti patīk dejot, arī dziedāt man patīk, bet, es labāk saprotu dejot. Tālāk. Dators, telefons. Dators vai telefons, es ņemtu telefons, tāpēc, ka viņu ir ērti pārnēsāt, vai ne? Jā. Viņu ir ļoti ērti pārnēsāt. Tu viņu vienkārši ieliec māciņā, kabatā vai somā vai kur. Ja tev vajag ātri ieskrien internetā, noliec, bet dators, viņš var stāv, viņu arī var pārnēsāt somā, bet viņš tāds smags. Es nedomāju, ka visur ir internets viņam. Piemēram, visi mājās viņam internets ir, jā. Ar to esi, piemēram, uz kaut kādu pilsētu aizbrauc interneta, varbūt tur nav. Un arī tas, ka tu nezini, kāds dators, portatīvais vai tas tā galda dators. Jo galda datoru, tiemžēl, grūti būtu pārnēsāt. Tāpēc, jā, es izvēlos telefonu. Cepure, lakats. Cepure vai lakats? Protams, ka cepure. Lakats. Lakats. Nē, lakats, nē. Tas vispār ir galīgi garām. Nē, lakats, nē. Cepure. Jā. Kāpēc? Tāpēc, kad, lakats, tas ir tāds vecmodīgs veids. Jaunatne tagad staigāt ar cepurēm, biežāk vispār bez cepurēm. Bet jā, ja būtu, piemēram, veikalā jāizvēlās cepure vai lakats, es, protams, ņemtu cepuri, jo jaunatne staigā ar cepuri. Ar lakatu vecmodīgi, kur ir bijuši vecajos laikos, kur visu laiku staigā ar lakatiem. Zābaki, botes. Atšķirībā ziemā vai vasarā, ja tas ir domāts vasarā, tad, protams, botes. Bet, ja ziemā, tad zābaki. Jā. Arī tas, kad man visvairāk patīk staigāt ar botēm nekā ar zābakiem. Jā. Es vienmēr vai arī ziemā es staigāju ar botēm, bet tikai ar zābakiem. Kaut kā tā. Vasara, ziema. Man patīk abi veidi, gan vasara, gan ziema, bet, šoreiz laikam es teikšu, kad vasara, jo
tas ir tāds, tāds silts laiks, ka tu vari staigāt maiciņās, topiņos, svārkot kleitās, ar basām kājām, sauļoties, peldēties un jā. Bet ziemā tu arī vari iet, piemēram, pikoties, pēstīt sniegavīrus, bet vienīgais tas, ka bieži tur jāģērbjās ir, un tu nevari izdomāt, ko vilkt, jo ārā ir augsts, bet vasarā tu vienkārši uzvelc vienalga kādu maiciņu, un jā, kaut kā tā. Jā, tas tā. Sniegs, lietus. Sniegs vai lietus. Es ņemtu lietus. Es tā runāju, ka es daudz kustinu. Es ņemtu lietus, jo tāpēc, kad lietus paliek peļķes, jā, paliek. Bet viņas tā kā saule parādās, viņas tā kā, iztveiko. Bet ja ir sniegs, sniegs tā kā snieg, visu laiku snieg un snieg, beidz, stos rokas. Jā, visu laiku snieg, un tas sniegs, piemēram, tev ir pirms nav sniedzis, tev ir pirms potītēm. Jā, ļoti maz sniedziņa pirms potēm. Pirms potītēm. Jā, bet tā, kad sāk snikt, tad tev viņš var kaut vai līdz kaklam tā kā uzsnikt. Un ja tā saule nav zemu, tad tas sniegs neizskatīs, un tad tu varēsi hu, ha. Un jā, un ja saule ir augstu, tad jā, viņš neizskatīs, un vienkārši tev būs tas sniegs līdz kaklam, un tu nevarēsi pastaigāt, tu netiksi ārā no mājas, es nezinu, tev būs grūti viņu izsīt, un ja arī tas sniegs izskatīs, tad vienkārši tev būs slapjas kājas, tev, piemēram, jāiet uz centru, uz veikalu, piemēram, jā. Tu aizies uz centru, uz veikalu, sniegs ir kusis, jo bijusi saule, tev vienkārši visas slapjas kājas ir, ja nav zābaku, tādu gumijas zābaku, vai kā viņš tur sauc. Tev nav to zābaku, vienkārši tev slapjas kājas, viss. Un pēdējais jautājums, alus, ūdens. Alus vai ūdens? Protams, ka ūdens, jo alus ir, kā lai pasaka, tāds, es esmu dzērsi, protams, es alus esmu dzērsi, jā, bet alus ir tāds, jo viņu vairāk dzer, jo viņš tāds pritīgāk, garša, tāds, vienkārši vienkārši tāds pretīgi garša paliek, un viņš tāds dzīvens, tā kā labāk ūdens. Un jā, tas arī šodien bija viss, kā jau jā, kā jau es teicu, ar jums kopā bija Viktorija, un es atbildēju 10 jautājumiem, un jā. Tas arī šodien, tas arī pagaidām, ne jau šodien, bet tas arī pagaidām ir viss. Spiežat like, un abonējiet manu kontu. Es būšu ļoti priecīga, tā kā esmu jaunajā, pēc lūdzu. Un jā, paldies jums. Bye!